Autonomās apsildes iekārta automašīnās šķiet lieka greznība tikai līdz tam brīdim, kad zvirbuļi aiz salas sāk paši krist no kokiem. Kopā ar Webasto oficiālo pārstāvi Kāgā Knutsonu apskatīsim jaunākās tendences šī specifiskā papildu aprīkojuma piedāvājumā. Webasto kā ražotājs iet laikam līdzi un ir pieejams gan viedākas vadības, gan ir pieejama šī autonomās apsildes sistēmas vadība no telefona. Un Webasto autonomo apsildi var ieslēgt no jebkuras vietas, kur ir pieejams interneta pārklājums. Šāds papildus aprīkojums var palielināt apsildes iekārtas uzstādīšanas izmaksas. Tomēr visvairāk tās ietekmē automašīnu modeļu īpatnības. Cenu kategorijā atšķirās gan marka modelis, gan izvēlētās apsildes veids, gan izvēlētās vadības veids, bet šeit mēs runājam aptuveni no 1,5 līdz 3,000 eiro. Autonomās apsildes iekārtas, kas darbojas ar degvielu, arvien biežāk uzstāda komerctransportā. Turklāt ne tikai kabīnē, bet arī kravas telpā. Ja mēs runājam par komerctransportu, tad noteikti, ka lielākais jautājums būtu, kāpēc man tas būtu vajadzīgs. Atbilde ļoti vienkārši. Teiksim, ja jums ir komerctransports, kurš veic mobīlos remontus, pieņemsim, jums ir darba stacija automašīnā, šī kravas telpa tomēr ir jāuzsilda, jo cilvēkam jāatrodās ir komforta temperatūrā, lai viņš varētu veikt savu darbu. Tas ir viens. Protams, kad armija, kurā arī šie cilvēki ilgstoši, iespējams, arī uzturās šajā automašīnā, neiedarbinātā automašīnā, šī apsilde būtu jāveic. Tad nākamais, protams, ir medicīna, kurā ir jāpārvadā medicīnas aprīkojums. Ja temperatūra ir zem nulles, tad iespējams viņš var tikt bojāts. Tikpat labi ziedi, pārtikas pārvadājumu, tad šeit temperatūrai ir jābūt kontrolētai. Labs piemērs ir šis e-main ražojuma furgons. Arī mūsu ilgadīgais sadarbības partneris Baltika Agro, atjaunojot savu autoparku, ir izvēlējies Webasto autonomo apsildi, lai nodrošinātu siltumu savā mobilajā darbnīcā. Lai autonomā krāsniņa lieki neaizņemtu vietu, tā uzstādīta zem pasažiera sēdekļa. Pats sildītājs atrodas pasažieru kabīnē zem pasažieru krēsla, tā, lai mēs neaizņemtu vietu kravas telpā, tur būtu vairāk vietas, lai viņš nevarētu tikt saskādēts un arī netiktu nobloķēta gaisa plūsma. Siltā gaisa izvads atrodas tieši blakus slīdurvīm. Šeit ir gaisa izvads, tātad no šejienes nāk jau siltais gaiss iekšā kabīnē. Autonomās apsildes vadība ir programmējama un atrodas vadītāja kabīnē. Šajā gadījumā tas ir novietots augšpusē. Šeit mēs varam ieslēgt pašu sildītāju, iestatīt vēlamo temperatūru, iestatīt vēlamo apsildes ilgumu vai pēc nepieciešamības arī iestatīt taimeri. Ja mēs zinām, ka vēlamies, lai šis sildītājs ieslēdzās 8:00 no rīta, šeit mēs to varam izdarīt un arī saprogrammēt visas 7 dienas uz priekšu. Paplašinoties elektriskā komerctransporta piedāvājumam, pieaug arī pieprasījums pēc papildus apsildes. Šīs sezonas lielākais jaunums ir tas, ka Webasto piedāvā autonomo apsildi arī elektroauto komerctransportam. Tā kā elektromobīļa kabīne tiek sildīta elektriski, kamēr vien tas atrodas pie uzlādes kabeļa, rodas loģisks jautājums, kādā nolūkā e-furgonam vispār būtu nepieciešama papildus apsilde. Atbilde slēpjas sniedzamībā. Principā, lai mēs ietaupītu akumulātoru bateriju, ar kuru mēs varam nobraukt šo veicamo attālumu. Tātad ar Webasto autonomo apsildi vidēji mēs varētu ietaupīt 80 km no nobraucamā attāluma. Tādēļ, ka salona uzsildīšana prasa ļoti daudz enerģiju. Vairāk enerģijas, laika un naudas prasīs arī Webasto autonomās apsildes uzstādīšana transporta līdzeklī, kam vispār nav savas degvielas tvertnes. Tikai jāpaturprātā ir tas, ka Webasto autonomā apsilde elektroauto darbojās uz dīzeļdegvielu. Tātad ražotājs ir izstrādājis risinājumu, izstrādājis arī bāku, izstrādājis instrukcijas, kā tiek uzstādīts šāds risinājums, un viņš darbojās uz degvielu.